Čau, mani sauc Dāvis, un es esmu podkāstu fabrikas vadītājs. Es gribēju iefilmēt īsu video, kurā es gribu pastāstīt par to, kāpēc man liekas, podkāsts ir super, kas tajos podkāstos ir tik vērtīgs. Šādā formātā man liekas daudz vieglāk izstāstīt nekā rakstīt garus penterus tekstā. Daudz autentiskāk man liekas varbūt šitā. Man ir vairāk kā 10 gadu pieredze digitālajā mārketingā, bet pēdējos 6 gadus no tiem es koncentrējos tieši uz podkāstiem. Esmu producējis savu podkāstu, producējis podkāstu pasākumus un pat podkāstu festivālu, kā arī es strādāju ar zīmoliem, uzņēmumiem un organizācijām, palīdzot veidot viņu podkāstus. Es patiešām ticu, ka podkāsts var būt super spēcīgs instruments digitālo un mārketinga stratēģiju izpildē, jo tam ir ļoti daudz spēcīgas īpašības, kas nav daudz citiem instrumentiem, ar kuriem mēs mēģinām sasniegt šos mārketinga mērķus. Par to, ko mēs podkāstu fabrika varam piedāvāt jums, es pastāstīšu citā video, tas ir mājaslapā mazliet zemāk, bet šeit es gribēju koncentrēties daudz vairāk uz pašiem podkāstiem. Viss digitālais mārketings ir cīņa par uzmanību. Uzmanība ir visu, jebkādu mērķu sasniegšanas pašā pamatā, jo, ja nav uzmanības, nav ne klikšķu, nav ne iesaistes, nav ne attiecību, nekā. Mēs visi cīnāmies par uzmanību. Bet šī cīņa ir ļoti, ļoti spraiga, tāpēc, ka mēs sacenšamies ne tikai ar mūsu konkurentiem, ar citiem uzņēmumiem, mēs digitālajā vidē sacenšamies par uzmanību ar pilnīgi visiem, ar taviem draugiem, ar Netflix seriāliem, ar YouTube video, ar paziņām, ar politiķiem, pasaules notikumiem, ziņām, un tā cīņa ir milzīga. Facebookā un Instagramā pamatā mēs biežāk cīnāmies par 10 sekundžu uzmanību vienam postam. Un dažreiz tas ir arī viss, kas tev ir vajadzīgs. Tavam produktam ir laba atlaide, cilvēki ierauga atlaidi, hei, viņi ir gatavi nopirkt. Bet ļoti daudzos gadījumos ar 10 sekundēm nepietiek. Ar 10 sekundēm mēs knapu virsrakstu varam nodot, kur nu vēl pastāstīt daudz svarīgāku informāciju. Šeit mēs varam paņemt analoģiju no dzīves. Iedomājies, tev ir kontakts ar kādu cilvēku 10 sekundes pāris reizes nedēļā. Vai tā saukt par attiecībām, vai tas būtu tavs draugs vai paziņa? Visticamāk, nē, tas ir cilvēks, kurš bieži vien iet uz tām pašām pusdienu vietām, uz kurām ej tu, un tad tu viņu redzi, tu zini, kas tas ir, bet tu nekad neies ar viņu sasveicināties, un tu nekad to ar viņu īpaši nekad nerunās, nekādas attiecības neuzturēs. Bet turpretī, ja tev reizi mēnesī, 2 reizes mēnesī ir stundu gara saruna ar kādu cilvēku, tās var būt ne tikai ļoti vērtīgas attiecības tavā dzīvē, tās var būt tavas dzīvi izmainošas attiecības. Un tāpat es domāju arī zīmoliem. Zīmoliem ir svarīgi veidot attiecības ar savu auditoriju, un dažiem zīmoliem un dažiem uzņēmumiem tas ir ļoti svarīgi. Tad tikai ar 10 sekundžu mirkļiem to būs ļoti grūti izdarīt. Neiespējami to var izdarīt, bet podkāsts mums dod šo iespēju veidot attiecības. Tā uzmanība, kas ir podkāstos, ir nesalīdzināma lielāka, jo bieži vien mēs redzam gadījumus, kur par ļoti specifiskām tēmām stundu garu epizodei ir 70–80% vidējais klausījums. Tas ir 40 minūtes uzmanības, un tas ir nesalīdzināma ar jebko citu, ko mēs varam iegūt. Cilvēks bloga rakstu nebūs gatavs 40 minūtes lasīt. Bet podkāsts viņš būs gatavs klausīties. Tas nozīmē, mums ir iespēja noķert to uzmanību, kas šajā laikmetā ir visvērtīgākais resurs digitālajā vidē. Otrakārt, garās formas saturs ir ļoti caurspīdīgs. Ir ļoti grūti notēlot to, kas tu neesi. Tāpēc, ka tu vari saņemties uz 3 minūšu video, ieņemt pozu un izstāstīt, sagatavot tekstu. Tu vari to pašu izdarīt arī priekš 10 minūšu video, bet regulāri reizi mēnesī stundu garā sarunā tu būsi tas, kas tu esi, tu nevarēsi noslēpt. Un ja tu zināsi, ja tev būs zināšanas, to varēs redzēt, un tas ir bonus, bet tajā pašā laikā, ja tev nebūs zināšanas, un tu mēģināsi izlikties par to, kas tu neesi, tad to varēs viegli pamanīt. Un šis caurspīdīgums rada uzticību. Un uzticība ļoti daudz biznesa gadījumos ir pašā biznesa plāna centrā. Bet, lai cilvēki ar tevi veidot attiecības un cilvēki būtu gatavi tev uzticēties, tev ir jādod kaut kas pretī. Tev ir jādod vērtība ar savu saturu, savai mērķa auditorijai. Es ticu, ka ļoti daudz uzņēmumos, ļoti daudz organizācijās informācija, zināšanas un kontakti, kas ir organizācijas ietveros, ir jūsu mērķa auditorijai, jūsu potenciālajiem klientiem var būt ļoti vērtīgi. Un caur podkāstiem jūs šos savus asetus varat izcelt. Treškārt, podkāsts ir ļoti daudzveidīgs informācijas nesējs, un to var izmantot ļoti daudz dažādos veidos. Man liekas, to forši var parādīt noliekot podkāstu uz 2 asīm. No vienas puses, mēs podkāstus varam dalīt tādus, kas ir balstīti vairāk uz viesiem, un tādi, kas ir vairāk uz vadītājiem, kā arī tie var būt kampaņveidīgi,
vai regulāri podkāsti. Nu, un tad mums sanāk tāda matrica, kur apskatīsim dažādas variantus. Piemēram, augšējā stūrī mums ir podkāsts, kas koncentrējās uz viesiem un tiek publicēts regulāri. Šis podkāsts, pieņemsim, ir turisma aģentūras podkāsts, kur vai nu turisma aģentūras vadītājs vai turisma aģentūras darbinieki reiz mēnesī, divreiz mēnesī intervē ceļotājus par viņu ceļojumu stāstiem. Visklasiskākais podkāstu tips. Viesu podkāsts daudzos gadījumos ir viegli producējami, ļauj piesaistīt diezgan plašu auditoriju, bet, protams, visam ir savi izaicinājumi, bet par to citreiz. Ar šādu podkāstu pirmkārt uzņēmums veido uzticību, jo tu vari iepazīties ar cilvēkiem, kuriem tu patiesībā uztici savus brīvdienas. Tāpat tiek radīta interese arī par maršrutiem un vispār piedzīvojumu garu. Cilvēks stāsta, cik forši viņam gāja piedzīvojumos, tev klausoties sajūtas bācis. Īstenībā arī baigi gribas turpat podkāstu beigās, hei, mums ir īpašs piedāvājums. Kā arī ar šo podkāstu aģentūrai ir iespējams parādīt savu profesionalitāti un savas zināšanas par dažādām situācijām, dažādām vietām, parādīt to, ka viņi nav vienkārši atraduši lētākās biļetes un tagad mēģina kādam pārdot viņas dārgāk, bet ka tie ir cilvēki, kas turismu industriju pazīst un zina vietas un brauc paši un paši pieredzējuši un zina, kur viņi tos cilvēkus ved. Vēl paskatīsimies uz piemēru, kurš arī publicējas regulāri, bet pieņemsim, ir vairāk koncentrēts uz vadītājiem. Tie var būt nekustamā īpašuma brokeri, kas reizi nedēļā, divreiz nedēļā sanāk kopā, dažādi kolēģi, katru reizi viņi varbūt var mainīties, nav vienmēr vienam tiem pašiem jābūt, ir kaut kādi centrālie. Kopā pārunā, kas jauns tirgu, kas jauns nozarē, tādā veidā būvējot atkal uzticību un ekspertīzi par to, ka viņi ir cilvēki, kas seko līdzi, viņi zina. Tāpat ar šādu saturu viņi piesaista savu mērķa auditoriju cilvēks, kam interesē tirgus situācija, kas acīm redzot ir gatavi vai domā par pirkšanu. Pazīsimies vēl pilnīgi citādāku piemēru. Tas ir, piemēram, 6 podkāstu cikls, kā viens kopums kiberdrošības pakalpojumu sniedzēju kompānijai, kas veido tādu kā īsu digitālo kursu kiberdrošības jautājumos vidējiem un lieliem uzņēmumiem. Kas ir tās lietas, no kurām viņiem vajadzētu izvairīties, kas ir tās lietas, kas ir lielākā daļa kompānijās vājie punkti, kādas var būt sekas. Šāds podkāsts var glabāties uzņēmuma mājaslapā. Potenciāli klienti katru reizi ienākot mājaslapā to var ieraudzīt, var noklausīties. Tāpat ar QR kodu vai linku tas var būt uz vizītkartēm, kas tiek iedotas cilvēkiem satiekoties konferencēs. Tā informācija viss būtu jāsaliek mājaslapā. Tur būtu grāmata jāsaraksta un neviens to nekad nelasīt. Nevienam to nebūtu laika lasīt. Bet podkāsts mums ir laika klausīties daudz vairāk brīžos, nekā mums ir laika lasīt. Tāpēc šāda informācija ir iespējams nodot. Tas var arī izglītot potenciālo klientu. Pārsvarā uzņēmumi, kas strādā ar specifiskām tēmām, viņiem ir daudz ērtāk strādāt ar klientiem, kas ir izglītotāki un zinošāki, nekā katru reizi klientiem stāstīt vienas un tās pašas lietas, pirms viņi sāk strādāt. Šī gadījumā tas jau var būt kā tāds pirmais solis, kas izglīto klientu tajā brīdī, kad sāks no konkrētas sarunas. Jūs esat jau daudz vairāk uz vienas lapas, kā arī šis ir ļoti labs piemērs parādot to, ka podkāsts var būt ļoti vērtīgs instruments tajās brīžos, kad viena kontaktvērtība ir ļoti augsta. Šie ir tikai daži no piemēriem, piemēri ir ļoti vēl daudz dažādas, varētu stundām runāt, bet to mēs noteikti varam izdarīt satiekoties, kur es varu pameklēt konkrētus piemērus un idejas, kā jūs savam uzņēmumam varat izmantot podkāstus. Šeit es gribēju tikai ieskicēt tādu vīziju, tādu dažādību, parādīt to, ka tas nav vienmēr tikai intervijas, katru nedēļu liekam iekšā podkāstu, bet mēs varam daudz dažādos veidos podkāstus arī izmantot. Par to, ko mēs varam piedāvāt un kā mūsu studija, podkāstu fabrika, var palīdzēt jums ierakstīt, reklamēt vai konsultēt podkāstu izveidošanā. Skaties nākamajā video, kurā tad parunāšu vairāk par mūsu pieredzi un vispārējo. Tā kā čau, bet ja gribas dzirdēt vairāk piemērus un padiskutēt par šo tēmu, tad hei, noteikti raksta kontaktos un satiekamies.